Labdien! Šodien mēs apspriedīsim grāmatu Izdegšanas sabiedrība. Autors ir korejiešu izcelsmes vācu filozofs Byung-Chul Han. Un galvenā viņa tēze ir par to, ka mūslaikos cilvēks ir kļuvis par strādājošo dzīvnieku, ka sabiedrība mums ir sasniegumu sabiedrība, un cilvēks, kurš ir ieguvis no vienas puses brīvību, ja mēs ņemam vēsturiski atpakaļ pa visām apspiešanām, kā cilvēks bija apspiest, tad tagad cilvēks ir brīvs, bet tāpat laikā cilvēks pats sevi nodarbina un nomoka daudz vairāk nekā jebkurš cits, teiksim tā, viņa darba devējs vai vergturs iepriekš. Kā tu, teiksim, definētu šo sasnieguma sabiedrību? Es klausījos audio grāmatas formātā. Un bija viena no lietām, par ko viņš runāja, arī to, ka mums ir fokus trūkums kā tāds. Vēlreiz atkārto jautājumu. Kā es definētu? Sasnieguma sabiedrība. Sasnieguma sabiedrība. Ka vienlaicīgi mēs kļūstam jaudīgāki, kādi mēs jebkad esam bijuši, brīvāki, kā mēs jebkad esam bijuši, bet šo brīvību mēs izmantojam, kā jau tu minēji, lai sevi nodzītu līdz pēdējiem, lai dabūtu vēl un vēl, un lai gan tā iešana pēc vēl ir nepārtraukta, visaptveroša, mieru nedodoša, mieru neļaujoša, un lai gan mēs esam vislielākajā brīvības tādā apogejā, kādā mēs jebkad esam bijuši, mēs vienlaicīgi, varētu teikt, esam arī, man liekas, dati arī to pierāda, visnelaimīgākie, kādi mēs jebkad esam bijuši. Jo šis sasniegums, vēl, protams, mums nedod mieru. Mēs gribam visu laiku labāk, mēs sevi, tas ir kā tas, mēs sevi šaustam, tā kā tu arī teici, vairāk nekā kurš cilvēks par mums domā, darba devējs vai vienalga, kurš atbildīgais vagars, mēs sevi vedam vienkārši tajā iznīcībā. Jā, jo iepriekš bija diezgan, ja mēs pat uz agrāku laikmetu skatāmies, tad tev kāds noteica, ko tu darīsi. Tu zināji, ka tev jāatnāk no rīta, tad tev bija ierādīta darba apjoms, tu to izpildīji, tad tu esi brīvs, tu varēji darīt, ko tu gribi. It kā no vienas puses tev tie faktiskie labumi bija maz, bet tev arī nebija jāuztraucās, kur tu dzīvo, ko tu ēdīsi. Jā, tas nebija varbūt ļoti glauns ēdiens, bet tu vienmēr biji drošs par šo. Un tad tā ekspektācija, tu biji daudz laika ar sevi, bet tādā brīvā formā tev nebija nekas jādara. Tad tagad sanāk, kā mēs sakam, visi ir pašnodarbinātie. Un visi pašnodarbinātie strādā non-stopā. Un ne tikai non-stopā strādā pašnodarbinātie, mēs sev uzliekam jaunus kaut kādus visu laiku mērķus. Un pat, kad tu vakarā atnāc pulkstenis it kā jau 7, 8, tu vienalga atver datoru, atver telefonu, paskaties, kas mums tur rīt, varbūt kaut kādu uzrakstīšu mazu e-mailu, un tu nekad neizslēdzies. Un tu turpini, jo šobrīd sabiedrībā kas ir svarīgi? Ka tu esi malacis, ka tev var uz piedestāla visu laiku uzlikt. Un tad, ja tu esi malacis un varonis, tad skaidrs, ka tu nenogursti, tu nekad nekļūdies, bet tev visam ir jāizdodas, tev jācenšas vēl vairāk. Tu esi visu laiku motivēts, tu esi motivēts, un kas ir galvenais, tev nav laika klusumam. Vai jautājums, vai tev nav laika klusumam, vai tu nedod sev laiku klusumam? Jo tas jau viena no tādām receptēm, ko viņš arī izraksta, varbūt ir tiešā veidā grāmatā, ir tieši tas, kad ir nepieciešamība pēc šī klusuma, ir nepieciešamība sev, ir nepieciešamība garlaicībai. Burtiski garlaicība vispār ir radošuma tāda māte vai tēvs, un mēs to neļaujam paši sev.
To mēs neļaujam paši sev. Nevarētu teikt, ka mums to neļauj sabiedrība. Tas ir kā piemērs arī, kad saka par aiziešanu mājās. Es pats darbojos ar satura veidošanu. Tas ir vēl trakāk tajā telefonā sēdēšanas ziņā, kas jau pats par sevi ir briesmīgi, ka tu iedomājies, tu esi beidzis strādāt, kaut kad jau tāpat par vēlu. Tev ir bērni, tev ir ģimene, un tu vēl domā, ka kaut ko vajadzēja paskrolēt. Bet, pieņemsim, labi, tu esi bijis labs tēvs, laba mamma, tu esi pavadījis laiku ar ģimeni, un tad pirms tu ej gulēt, tu dari pašu sliktāko, un tu skrolo. Un šeit satura radīšanas vēl tajā, kā piemērs pasaulē, es eju un man izmet ārā, kā tādu video taisīt, kā to darīt. Un tad tev kāds konkurents iznāk ārā, un tu tikko tu biji gatavs iet gulēt, un tagad jau tev ir vienkārši trauksmes līmeņi atkal pacēlušies. Tā, šito vajag saglabāt tajā mapē labām idejām, kurā tu nekad gandrīz neej iekšā, kur ir 200 lietas saglabātas. Ja? Rekuši tam konkurentam labi ir video aizgājis, kas par nelaimi vienkārši. Tas ir tā sajūta, kad es klausījos to audiogrammu, kas tur tik stāstīts bija. Kā, par mani runā, lielos vilcienos par mani. Bet redz, es tev panešu, tu pateici, ka nevis sabiedrība neļauj tev garlaikoties, bet ka tu pats neļauj sev garlaikoties. Jā. Bet tieši sabiedrības tev uzspiestā ekspektācija un tā doma, ka ja tu garlaikojies, tātad tu neko nedari, tātad tu neej uz to savu mērķi. Jā. Tieši tas tev liek strādāt. Jo, ja nebūtu šīs sabiedrības gaidas, kā izskatās cilvēks, kurš kaut ko grib, tu taču gribi, tātad tev jādara. Tātad tu nevari garlaikoties. Sanāk, ja tu garlaikojies, ko mums stāsta, tu esi slings. Jā. Tu neko nedari. Tu vienkārši nodedzini dzīvi taču ir īsta. Tev jāpaspēj. Un šeit rodās, ka mēs neapzināmies, ka tā garlaikošanās ir nepieciešama. Tas ir viens tās, bet tieši, kad mūsu pašu sevis graušana par to, ka mēs pēkšņi garlaikojamies, ir tas ārējo apstākļu uzspiests, tas fons uz tevi. Jā. Un vēl tas par to tieši sabiedrības spiedienu runājot, kurš tiešām ir tāds, un it īpaši politiskajā lauciņā, tas, teiksim, par visu slikti, vai, gan politiskajā lauciņā tu nevar teikt, ka lietas ir sliktas, ja, jo tā tur lielos vilcienos dara tikai nepareizie cilvēki, tāpat tu īsti nevar sūdzēties par savas dzīves problēmām, tev tiek uzspiests pozitīvisms, jo tikai negatīvi vai stulbi vai muļķīgi cilvēki par kaut ko sūdzās. Lai gan sūdzēties, aizgāju pie terapeits, mēnesi atpakaļ mazliet mazāk es aizēju. Visiem rekomendēju, ja ir grūtāk dzīvē, komentārus var papsīt kontekstu, varēšu iedot. Es aizēju pie viņas, un viņi man saka, kā Daniela, tagad tu esi šajā vietā, tur veicam elpu sinkrinājumus vispārējo, un saka, tagad tu drīkst pačīkstēt. Droši pačīksti, pasaki, kas tev uz sirds ir. Un tad pārņem tāds miers, beidzot, es to varēšu izdarīt. Un tas ir pilnīgi normāli, ka cilvēks grib izskatīt sirdi. Arī bija cita saruna kopā ar tētiem, kur tad runāja par to par ģimenēm, par tēvu būšanām. Un tur arī abi tēti teica, ka principā viņi savām sievām nestāsta tās kaut kādas grūtības un apgrūtinājumus, jo tas ir tāds vīriešu pienākums, un atkal tas sabiedrības uzspiestais. Mūsu ģimenē tā nav, es varbūt čīkstu vairāk kā vajadzētu, bet man ir grūti iedomāties, kā būtu, ja man šitais te viss būtu jātur iekšā. Tad alus pudeli to dzieru daudz biežāk paceltos. Tur pa laikam viens aliņš tiek izdzert, viss kārtībā, kaut kāda sedatīvā atslēdzošā funkcija tiek izpildīta, tad, ja man tas būtu jātur iekšā, es saprotu, kāpēc cilvēki dzer, liedzam substancēm un visu pārējo. Un tas ir tieši tā sabiedrības uzspiestais pozitīvisms. Lūk, un tad es papildināšu, jo tieši tā pozitīvisms tiek šajā grāmatā parādīts kā viena no negācijām, ar ko cilvēks šajā laikmetā ir saskāries. Un tieši viena ir negācija, ka tu nevari stāstīt neko negatīvu citiem sūdzoties. Bet otrs, ka tev arī jāpieņem viss, kas notiek apkārt ar smaidu uz sejas. Tu nevari kaut kā reflektēt, nevis negatīvu, bet ar tādu nepatiku pret apkārtēju, tu vari aizskart kādu. Tu vari aizskart kādu, tāpēc tev ir jāsmēt. Tev kaut kas nepatīk, bet tev ir jāpieņem to, jo tas ir savādāks. Savādāks tagad ir, ja kādreiz tu varēji droši reaģēt uz savādāk kā uz sev nepieņemamu un vienkārši distancēties no viņa, un, teiksim, izrādīt arī savu pilnu emociju, to klāstu, kāds viņš tev ir. Tad tagad tev ir jāpieņem tas viss. Un savādāk sanāk viņš... Piedod, ļauj iestupēt. Tieši tā ir tā tolerance saucamā. Ja? Ja agrāk tolerēt nozīmē, ka tev nepatīk, bet tu pieciet, un tajā pieciešanā tad ietilpst tā pasūdzēšanās, ka man šitais te nepatīk. Ja? Bet tagad, kā tu saki, tev ir jāpatīk.
tev ir jāpatīk, jā, un visam ir jāorientējas uz to pozitīvo, ka mums viss patīk, mēs visu laiku esam priecīgi, kaut gan tev ir varbūt grūti, un tev ir tās problēmas, ar kurām tu gribētu dalīties vai risināt, un vēl tevi jau patiesībā pēc tam jau sāk graust, ja tu visu laiku tā kā apslāpē savas kaut kādas emocijas, kuras tev būtu jāizlaiž ārā, ka tu neesi ar mieru ar kaut ko. Un tagad sabiedrībā tiek veidots tas, ka mēs it kā esam atšķirīgi, bet patiesībā visi tiek vienādoti. Jā. Un tajā vienādošanā tu pazaudēji gan sevi, gan arī pazaudēji arī tā otra, kurš bija atšķirīgais. Tās labās īpašības, kuras tu varētu kaut kā miedarboties ar viņu. Un tas ir tas, par ko mēs runājam, kad it kā ir visi iekļaujoša sabiedrība, bet patiesībā nē, viņi ir visus tā kā samaļ kopā un visi ir vienādi. Man bija tāda grāmata, mēs autori aizmirst utopiju. Tur viss staigāja vienādās drēbēs, dzīvoja stikla mājās, tā kā visi cauri. Caurspīdīgās, ja? Jā, caurspīdīgās. Un tad tikai, kad tu biji ar savu to pat ne sievu, man liekas, tas bija tā kā kaut kāds viņam tas kopošanas rituāls, tad tu varēji aizvilkt aizkars. Tas bija tas mirklis, bet tā viss ir atvērts, viss ir redzams, viss ir vienādi. Bet ja tu esi labs cilvēks, tev taču nav ko slēpt. Ja tu esi pozitīvs cilvēks, tev taču nav ko slēpt. Tas ir parasti arī arguments par kaut kādiem novērošanām, datu aizsardzībām, ka cilvēki grib salīst visos telefonos, pastīties valdības. Bet ja tu esi labs cilvēks, tev taču nav ko slēpt. Tad kāpēc vajag skaidro naudu? Un tas ir tas pats variants. Tā kā, kad tu esi tā novienādots, un kad daļa no tā, ka tu esi novienādots, un ka labs cilvēks ir tāds cilvēks, kurš tad arī neko neslēpj no neviena. Kura atvērtība ir tik pilnīga un absolūta, ka visiem ir labi. Jā, bet šai atvērtībai jāatcerās, ka jābūt visu iekļaujošai un nevienu neaizskarošai tādā formā, kad tu nevari pateikt kaut kas, ka nepatīk. To arī mēģina tagad skolās un universitātēs pat to man stāstīja, kad universitātē pasniedzējs nevar teikt, kad tu kaut ko izstāsti, ka tava atbilde ir nepareiza. Viņš tā nevar, jo tas var aizskart tavas jūtas. Viņam kā politiķim ir jāatbild uz jautājumu ļoti politi korekti, jā. Un nevienā brīdī viņš nevar pateikt, ka, principā, tev ir vēl jādomā daudz un dikti, un šis bija mēsls. Jā, tieši tā, bet tas ir mēsls, tas ir slikti, jā, tas ir slikti, tev nesanāca. Kā tad ir skolas jāiet tādā augstākās izglītības? Šeit rodās tas jautājums, un es domāju, ka mēs patieso to rezultātu redzēsim pēc kaut kāda laika, kad visi šie cilvēki, kuriem nekad netika teikts, ka viņi kaut ko dara nepareizi vai nepietiekoši labi, viņi atnāks darba tirgu, un mēs konstatēsim, ka arī tur viņiem nevarēs teikt, ka tu filmē slikti, jo tad būs emocionāla trauma un droši vien, kad arī... Bet vai tad tā nav? Vai tad tā, labi, Latvijā varbūt tas, ko atsaucot uz pagājušo raidījumu, mums tās tendences nāk vēlāk. Es teiktu, ka Amerikā, ne tikai anglosfēras valstīs, tā ir. Tas ir ļoti liela daļa, kura tieši tā arī operē. Jā, bet šeit mēs arī nonākam pie pie kā cilvēki nonāk pie depresijas, pie izdegšanas, caur to, ka viņi visu laiku kaut ko mēģina apslāpēt sevī. Viņiem vēl paralēli neizdodas kaut kas. Viņi dzīvo nemitīgā trauksmē, ko rada gan tu pats, gan visa sabiedrība gaidās no tā, ko tu gribi. Un tu nespēdams apmierināt tagad visus un katru atsevišķi, tu vienkārši nogurst. Kā jau sanāk, ja tu esi internalizējis to absolūto pozitīvismu un kaut kādu mērķi centies sasniegt, bet tu pats vairs nespēji uz sevi negatīvi paskatīties, tad tu neesi spējīgs vienkārši risināt to savu vēlamo rezultātu. Jo tā ir, es domāju, daudziem cilvēkiem ir. Viņi arī tik ļoti pozitīvi skatās uz sevi, ka viņi ir vienkārši tikai labi cilvēki. Viņiem liekas, ka viņiem viss sanāk. Viņi sev uztver kā viņu mamma uztver viņus principā. Tas nav veselīgākais veids. Tas ir līdz brīdim, kamēr viņi sastopas ar to ārējo pasauli. Starp citu, man bija tāds atgadījums, senos laikos kafejnīca bija un bija viena darbinieca.
pieņemta, ne īpaši labi strādāja un vēl tā kā runāja pretī, pateiksim tā. Un tad pēc viena tāda skarbākas tēzes Skarbāka tēze. sekoja, kad uz mani šādi pat mamma nekad nav teikusi. Un uzreiz arī nokļuva pie atbildes uz visām izcēlesmes Jā, un problēmas. tad es stāvēju un es arī atbildēju, ka jā, bet es neesmu mamma un šeit ir konkrēti darbi, kas ir jādara ar konkrētu, teiksim tā, atbildības nastu. Un šim cilvēkam bija šī problēma, ka viņš līdz šim nebija saskāries, ka kāds viņam aizrāda. Un viņš nevis vienkārši piesit kāju, un es tā negribu. Arī tā pateici, jā, tā kā tikko pateici, kad ir kaut kāda uzdevuma, kas ir jāizpilda. Jā, kā es pateicu, ka šeit ir... Tas labāks cilvēks, kā es. Man atbildi būtu bijis, var redzēt. Nē, tas arī būtu es, kad dusmojos, tas konstruktīvs ļoti kļūst. Es tieši uz humoru man nevelk. Vēl viena tēze, ko mēs varam šeit salasīt, ir, ka brīvība šodien kļūst par piespiedu pašrealizāciju. Tieši to, ko mēs runājam, ka tu esi brīvs darīt jebko, bet tu izvēlies darīt ļoti daudz un pamatā ar svešām ekspektācijām. Un sanāk, kad tā brīvība darīt ir nevis cilvēks strādā ar sevi, bet viņš izmanto sevi kā tādu rīku, lai apmierinātu kaut kādu to sabiedrību apkārtējo sabiedrību. Viņa prāt radīja to sabiedrības uzdevumu viņam vai ko sabiedrība grib no tā cilvēka. Un man liekas gan, kad darīt, kā teicu, darīt citiem vai priekš citiem, kā tu teici precīzi, pieņemsim, darīt priekš citiem, tā ir normāla attīstības fāze. Ka mēs jau no sākuma skenējam, arī kā bērni, mēs skenējam, kas ir pieņemams, kas nav pieņemams, kas cilvēkiem patīk, kas nepatīk. Un kaut kādu brīdi, kaut kādu laiku darīt lietas, kuras varbūt patiesībā nav mūsu lietas, kaut kāda mūsu sirds lieta, mūsu aicinājums vai sauciet, kā to gribat. Tā ir normāla attīstības fāze. Vienkārši problēma sākās, ka mēs paliekam tajā fāzē iekšā, mēs nekustamies vairāk uz priekšu un mēs pieņemam to nepareizo. Mēs neturpinām meklēt, kaut kādā brīdī mums jau būtu arī jāatrod. Es domāju, ka tas nav nekas slikts, ka mēs tā testējam. Tieši sabiedrība izmantojot kā tādu spoguli, kurā mēs skatāmies, kas tad ir labs, un salīdzinot arī sevi pret to. Vienkārši mums ir vienā brīdī jāsaprot, ka, ja nesanāk, tad šis nav man, un varbūt tās sabiedrības arī tās ekspektācijas ir jāizvērtē. Es teiktu, tā ir normāla fāze attīstībā, vienkārši viņu vajag pāraugt kādā brīdī. Tas tā kopēšana, tā nekopēšana, tā lūkošanās pēc sabiedrības tā atbalsta. Protams, mēs jau vienmēr gribēsim, lai kāds mums pasaka, ka mēs esam malacīši, mums labi sanāk, un ka kāds ir foršs un labs un vispārējais. Šeit ir tā, ka autors ievieš šo tēzi, viņš nosauc cilvēku, mūsdienu cilvēku, par strādājošu dzīvnieks, jeb kā viņš raksta animal laborants. Un tā raksturīgākā iezīme, ka pasīvi nododas bezpersonīgās dzīves procesam. Pasīvi nododās bezpersoniskās dzīves procesam. Jo tu ja tu neesi pats ar savu to redzējumu un tu neaizstāv savu teritoriju tā kā no savādāks, tas nenozīmē, ka tas uzreiz ir kaut kāds apdraudējums, tas vienkārši nozīmē kaut kas, kam tu negribi piekrist. Tāpēc man pieņemsim, kad ir dažādas politiskas uzskati, tieši tā, viņi sadalās pa daļām, viena viedokļa man saista, citi nē. Un mēs esam tādā lēnā ceļā, ka visi virzās uz tādu centru, kur visi būs plus mīnus vienādi, un tad man atkal nebūs ko reflektēt. Ja man pateiks, ka tev teorijā man gribētos kaut kādu nacionālāku valsti, tad es uzreiz esmu pierakstīts pie nacistiem. Tāpēc, ka tā ir. Savukārt, ja es teikšu, ka es gribu, lai visi ir visur pavelti un visiem izdalām pa 1000 eiro, es pirmais nosaukšu tev pa komunistu. Ja? Tas izklausās pēc, ja nemaldos, tas bija Denīns, kāpēc liberālisms cieta sakāvi. Varbūt es kļūdos, bet tā ir viena no Kodokas grāmatām izdotajām.
kur viņš arī saka, tas tāds izklausās vienkārši tas, ko tu raksturo, izklausās pēc liberālisma, pēc galējās brīvības, kur visiem ir jāpieņem, un paradoxāli, protams, ka mums visiem ir jāpieņem, tad tas aparāts, kam ir jāuzspiež šī pieņemšana, aug ar vien lielāks, apspiedošāks. Jo, ja tu nepiekrīti šīm tolerances un liberālas un brīvības vērtībām, tad tev viņš spiež virsū un tev mēģina novienādot. Ja tu esi krietni savādāks, tev kā to konservatīvo atgriežoties, tev mēģina novienādot, vai nu tevi izolē, un tad tas ir pēkšņi pieļaujams, protams, tajā brīdī, kas atkal kārtējas neloģiskais paradoks, vai kā to nosaukt. Tev mēģina nolīdzināt, un ja tu to nedari, tu esi slikts cilvēks. Jā. Un tas tā izklausās, tā ir tāpat. Tas pats liberālisms citos vārdos. Tā galējās formās, kuras vienkārši tur dabīgi nokļūst. Par to uzspiešanu šodien man bija saruna ar liberālu politiķi. Un tieši man vairākas reizes vajadzēja akcentēt un uzsvērt šo manu uztveri par kārtējiem noteikumiem, kurus gribētu ieviest. Un es uzreiz pateicu, ka jebkura jauna noteikumi, likumi, saistošie apraksti ir uzspiešana. Man saka, tie nav uzspiesti. Bet ja es to negribu darīt. Jā, tieši tā. Es saku, tieši mans arguments, ja es to nedarīšu, kas notiks? Tad mēs tev piespiedīsim. Spilgts piemērs ir tagad, kas tieši ir noticis, ja nemaldos, par Eiropas komisiju vai tiesa, vai kas tiesa, par Polijā. Atsaucoties uz Polijā notikušo, tagad ir pieņēmuši, ka homoseksuāli pāri laulības ir jāpieņem visās dalībvalstīs. Ja tas ir kaut kur reģistrēts citur. Un te neskatoties to, ko mēs paši par to domājam vai nedomājam, tā kā ir skaidrs, ka ir liela sabiedrības daļa, kam tas vienkārši nav vispār akceptējams, un tā ir piespiešana. Tā ir piespiešana, bet šeit vēl ir tas akal. Piespiešana nāk no centra, šo es arī sarunu. Un ja tu nepiekrīti, tu vienkārši neesi pozitīvs. Tu esi negatīvais, tu esi sliktais onkulis tāds, ja tu tam nepiekrīti. Tas tieši arī atsaucoties, tu esi negatīvs. Pret demokrātiju un Eiropas vērtībām. Tieši tā, un šī te uzspiešana, kas it kā nāk caur dažādu veidu ierosinājumiem, it kā domājot par tevi, tāpat laikā, es saku, tā ir uzspiešana. Es jau nevaru atteikties. Tu domājot par tevi? Tas tiek pasniegts, ka vienmēr tiek liberāla politika balstās uz to, ka viņi ražo ļoti daudz likumus un noteikumus, lai paredzētu aprakstītu visus dzīves iespējas, kas notiks, lai pēc tam to ieviest dzīvē, un tad tu dzīvo, un ja tu paklup, tad tu zini, kuram uzrakstīt iesniegumu, kuru iesūdzēt, un tieši tā, viss tiek darīts priekš tevis, bet kā es to definēju, tā ir manis ierobežošana. Tad saka, nē, mēs jau rūpējamies par tevi. Paturpinot sarunu par to, kas mums, teiksim, šobrīd bez visiem noteikumiem un vēlmes būt pozitīviem, teiksim tā, nosauksim, sliktā pašsajūtā, ir tas, ka digitālā komunikācija veicina uzmanības fragmentāciju un dziļuma zudumu. Mēs kļūstam pavirši, mēs esam iekrituši tajā algoritmā. Es domāju, ka tas ir orkāns. Algoritms ir algoritms. Algoritms ir tajā burbulī, kur mēs dzīvojam, bet mums jau vēl ir, mums visu laiku spiež gan ziņas, gan ļoti straujais dzīves ritms, ka mums viss spiež, un tad tas tāds orkāns, kurā tu esi pazudis, un tad, kad tev ir multitaskings, un visi pasniedz, ka tā ir baigā labā lieta, ka tas ir baigais sasniegums, ka cilvēks spēj tā kā vienlaicīgi darīt vairākas lietas, bet grāmatā autors to tieši apraksta kā piemēru, kad mēs sākam degradēties tieši pie dzīvnieka. Viņš tieši to piemēru min. Tā, es pilnīgi piekrītu. Multitaskings, vai visi saka, sakot, ka sievietes esot labākas multitaskingā, vīrieši nesot pārāk labi, ja mēs tādos stereotipos runājam. No manas personīgās pieredzes tikai runājot, multitaskings ir pilnīgs bullshits. Ja tu gribi neko neizdarīt vai visu izdarīt ļoti slikti, principā neizdarīt, tad multitasko.
Mēs esam tas, kur ir mūsu fokus. Ja mūsu fokus ir visur, tad tas nav nekur. Ļoti vienkārši. Multitaskings, ja mēs to skatāmies tādā ziņā, ka mums nāk no visām pusēm plosās informācija, tādā plašākā tvērumā, ziņas, sociālie tīkli, dzīvē notiekošais, viss, ko tu jau minēji. Protams, ir grūti nesavīt prātā. Numur viens, es teiktu, protams, ka ir jāizslēdz televizors ārā. Viņš var palikt, varbūt pats TV ekrāns, un tur var paskatīties kādu filmu kādreiz, uzlikt mūziku fonā, varbūt kādu gleznu uzlikt pa lielu izstādi, kā glezna fonā skaisti izskatās. Nav īstā, bet vismaz ekrānā. Un tas ir numur viens, jo mēs skatāmies tīri uz to, kas notiek ziņās. Arī viņi tieši tā, teiksim, kā mēs atgriežamies pie tiem liberāļiem konservatīviem, viņi saka, ka tur tie konservatīvie un tā nepareizā sabiedrības puse saka, ka viss ir slikti, bet ja mēs ieslēdzam ziņas, tad nekur nav sliktāk kā ziņās, kā tajā pašā panorāmā. Piedodiet, ka es vārdos saucu, jā, bet es nebiju skatījies ilgi un dikti. Un tad es vienkārši tā eksperimentāli sievai teicu, ieslēdzam panorāmu, paskatīties, kas šodien jāzina. Jā. Ak, Dievs, neviena laba ziņa nav. Tā kā varbūt nedēļas laikā iziet cauri kaut kādas pāris labas ziņas, un viņas ir kaut kur beigās tiek ieliktas iekšā. Labās ziņas ir sporta ziņās kaut kas notiek, tas ir tas labais, un laika ziņās citreiz ir. Bet tajā pašā ziņu sadaļā šausmīgi. Protams, un ja tev tikai kā tu esi aktīvs šī klausītājs, mēdīju klausītājs, un tad tu vēl klausies, piemēram, radio, un tas vairāk gados veciem cilvēkiem. Tie jau ir tādi divi kanāli, kas tev tajā multilīmenī jau rada absolūtāko trauksmi. Tev pat pašam vairs nekas nav jādara, un tā ir tā sabiedrība, tas ir tāds sabiedrības veidošanas modelis, un kā arī paši eksperti teica, Lietnieks bija intervijā, tad viņš pēc tam ar Sāksu Konstantīnu atstāstīja, ka viņi ir domā, ka tas arī viņu uzdevums principā ir veidot to sabiedrības vienoto viedokli. Laikam tas sabiedrības vienotais viedoklis ir būt visu laiku stresā. Tas ir viens, ja mēs skatāmies konspirāciju cepurēm, tad cilvēks, kas ir stresā, viņš jau laikam ir atkal kontrolējamāks mazliet, vai viņi vieglāk uzcināt ir. To sauc grāmatas autors par miera trūkumu, Jā. Un viņš uzsver, ka civilizācija ieiet jaunajā barbarismā. Tātad mums ir ļoti viss kaut kā daudz, mēs, protams, ka nespējam to visu sagramot. Tas ir ļauj paturpināt. Tad mēs vēl pieslēdzam tam klāt arī sociālos tīklus. Tagad arī pētījumi nāk ārā. Jonatans Haits, nemaldos, viņš par to runā tieši par jauniešiem. Un arī tagad ir pirmā paudze, kurai ir zemāks IQ pa ilgiem laikiem. Tā kā visu laiku viņš gāja augšā, flīna efekts. Nav svarīgi. Gāja augšā un tagad ir nokritējis IQ. Es domāju, tā ir absolūti cieša saistība ar ekrāniem. Arī ja jūs pašos sociālos tīklos varam redzēt, ka bērns guļ 2-gadīgs, kaut kāds aizmidzis, viņam tik daudz ekrāna bijuši, ka viņš naktī. Viņš šitā te svaipo, guļot. Un tur ir brainrots. Tā kā tas teikt, tas smadzeņu pūve ir iestājusies absolūtākā. Un tas absolūts barbarisms. Jā. Kā mēs varētu barbarismu raksturot? Barbarisms ir ļoti vienkāršs cilvēks, instinktīvs cilvēks, tāds negluži civilizēts, jo grieķi bija civilizēti, ja vispārējie bija barbari, un viņiem bija kultūra. Un tieši tāds arī tas cilvēks paliek. Ja tev ir 10 stundas screen time, man tā ir varbūt bijis kādreiz, un es to esmu arī sajūts, ka viņš paliek pusstulbs. Tev tā informācija ir tik daudz, un tā ideja arī bija par informācijas daudzumu, ka tā informācija jau vairāk būs, jo mēs gudrāk būsim, protams. Tu tiešām paliec, un tā kā es viņam pilnīgi piekrītu. Pa muļķiem paliekam. Es pats jūtu, kā man degradējās smadzenes, ka man tiešām ir jātaisa, kā viņš ir, pārfrāzējot, detoks, klusums un vispārējo, lai vispār sagrupētu atkal visu kopā. Un tad, ja mēs paturpinām tieši sociālos tīklus, tad nākamais ir, pie kā tas viss ir novedis, ka mēs esam jau tik slimīgi, ka mums ir obligāti jārēģē uz jebkuru impulsu. Tā mums liekas. Tā mums liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, un ja mēs kaut ko palaidīsim garām, tad kaut kas notiks. Un tāpēc, ja kādreiz bija telefons, kur kaut kas nāca, un tad tu varbūt arī palaid garām, tad tagad es skatos lieli cilvēki, pieauguši, brīvprātīgi, uzvelk sev pulksteni, kurš tev rāda to, kas ir tev visu laiku atnāk uz telefonu. Šausmīgi. Bet par to ir stāsts, kad tā ir atkal cilvēka tā vēlme būt visur un vienlaicīgi, un, kā lai pasaka, un visu zināt uzreiz, visu saņemt uzreiz tagad. Viņiem tā jau ir daudz kairinājumu. Un tad mēs reaģējam uz kā uz kairinājumu, ja mēs runājam par telefonu, par dators, mums ir noteikti vēl kaut kāda komunikācija ar kolēģiem, un mums vienmēr viss ir ļoti svarīgi, ļoti ātri, un ja kas, tad viss notiks vēl
nedod Dievs, tu piedalies kaut kādā, vērtspapīrs nopirks, tad tu vēl seko līdzi, un tas ir arī ļoti svarīga informācija, kas tev pienāks ikdienās. Un tad tieši šī nevēlēšanās un nemācēšana sev atzīt, kad tev ir nepieciešama tas miers, lai vienkārši pārdomātu to, kas jau ir iepriekš noticis, noved pie tā, kad cilvēks kļūst tas stresains, un viņš sāk stresot par to, ka viņam kaut kas tajā brīdī jau viņš kaut ko ir palaidis garām. Bet tu domā, ka cilvēki neatzīst to, ka viņam vajadzētu mieru? Domā, ka cilvēks to nezina, viņi to pat neatpazīst? Es domāju, ka viņi neatpazīst. Šeit es varētu minēt tādu. Tas bija citā grāmatā, bet ar ļoti līdzīgu domu par to, ka cilvēks vidējais, viņš vispār nespēja neko nedarīt, jo kā mums parasti ir, mēs visu nedēļu strādājam, tas tāda klasika, un tad sestdien, svētdien mēs darām to, ko mēs neesam paspējuši izdarīt darba dienās. Kam ir dārziņš, tie 2 dienas kaut ko dara. Jā, viņi nomaina to fokusu no vienu uz otru, bet pati ideja, ka tu turpini strādāt un ka tu turpini noslogot sevi, noved pie tā, ka ilgtermiņā tu vienalga, tu nekad neatpūties. Un, ja mēs runājam atkal par garlaikošanos un kā slinkumu, tad garlaikošanās šajā grāmatā tiek pasniegta kur man te bija, kā garīgā atslābuma augstākais punkts. Jo es nezinu, es tomēr kaut kā tagad pateicīgs, es garlaikoties iemācījos bērnībā, man ļoti bieži bija jāgaida tēvs no viskaut kurienes. Man, piemēram, skola beidzās, mēs dzīvojam ārpus Rīgas, man bija jāsagaida, kamēr viņam darbs beidzās. Bet tu neko nedarīji garlaikojoties? Burtiski neko nedarīji? Es neko nedarīju, jo es biju tajā vecumā, kad tad telefonā nekas tieši nebija, pa viņu varēja piezvanīt un izziņu aizsūtīt, un to nebija mācīties. Es biju skolā, protams, kad tādas idejas man neradās. Tā bija tiešām garlaikošanās, tas bija gaidīt, es vienkārši gaidīju, un sēdēju un gaidīju. Un tad pateicoties tam, es tagad varu to tā definēt, kad attīstījās šī iztēle, kad tev palika garlaicīgi, tu sāki kaut ko izdomāt, kaut ko īstu, netik īstu. Un tieši autors pasaka, kad ir jāiemācās neko nedarīt. Tev ir viena diena, tā diena, kā viņi saucās, šabats? Sabats, tieši tā, sabats, jā. Tas arī bija minēts. Tā ir diena, kad tu nekā nedarīšanas diena. Jo tas ir ļoti svarīgi cilvēkam, viņam, nosauksim par restartēties. Mēs pēc tam runāsim par to skatīšanos tālumā, bet tieši, ja mēs runājam par atrast mieru, tad miers ir garlaicībā, un garlaicība ir šajā, pasīvajā kaut kādā apziņā, ka tu šodien tu nedarīsi neko, jo mēs to nedaram. Un tā ir problēma, tā ir sabiedrības problēma. Un svētdien tu nedari neko? Es cenšos, citreiz gadās arī pastrādāt, bet svētdien es vienmēr cenšos vismaz atstāt kā vienu dienu ģimenē. Protams, kā tēvam tāpatās tas atpūšanās sanāk nosacīta, bet, protams, ja vien tev jau nezina telefons un netaisa ring, tev nav kam jāatbild, tas jau ir vairāk nekā strādāt bez apstājas. Un te viss arī atgriežas pie tās pašas Dieva nāves, ko minēja arī grāmatā. Dievam nomirstot, tā tomēr viena no tradīcijām ir bijusi sabats, kas ir bijusi kristietīga ticība, kristietības tradīcija, un te ir kārtējo reizi izrādījusies ļoti liela vērtība. Tāpat kā arī baušļiem, piemēram, ko tur var apstrīdēt. Bet, un tas paradoks arī par to tieši. Tātad, mums ir trauksme. Mēs kaut kādā brīdī esam sasnieguši tādu līmeni, kad mēs tuvojamies jau depresijai. Tāpēc mēs esam ķermenis vairs nevar izturēt. Viņš ir pārdeidzis, viņš tev ir signalizējis ļoti ilgi un ļoti izteikti, ka pietiek, vajag atpūsties, un tu neklausies. Un kas notiek, ja tev ir depresija? Sākuma periodos
tu neko negribi darīt, vienkārši sēdi gultā, nekusties, tu vari dienām neizkāpt no gultas, ja kurš uzdevums ir pārāk traks, pēc būtības tu neko negribi, un tādā dziļākā fāzē tu pilnīgi esi gatavs izbeigt jebkādu darīšanu. Protams, tu sev šausti šajā depresijā arī, ka tu turpinot to pašu, ka tu neesi pozitīvs, tu esi negatīvs, tu esi nevērtīgs, nevajadzīgs. Un tad izdegot un ļaujoties šai sabiedrības uzspiestajam veidam, kā būt, mēs vairs neko negribam. Un tas tad, to garlaicība ir, kad mēs esam uzlādējušies, kad mēs esam garlaikoti, kas notiek tajā garlaicībā. Mēs ļoti gribam kaut ko pēkšņi darīt. Mums ir radušās idejas, mēs esam uzlādējuši baterijas, mēs esam gatavi doties tagad ceļā un kaut ko jaunu mēģināt darīt. Pat pietiek ar dažām stundām garlaicīgas, tur pat nav jābūt dienām. Un tas jau dod to atslodi. Parādot to, cik ļoti autoram ir taisnība. Tas tāds, jā, man tā ir. Jo ilgāk es esmu garlaikots, jo vairāk sāk griezties tā visa doma, radošums, viss sāk uztēties daudz ātrāk. Un tu vienkārši sāc atkal gribēt to doties pasaulē. Un tad vajag to balansu meklēt. Es vēl gribu pateikt, tagad man ir perspektīva iedot. Man bija viens no editoriem, kas taisa video, viņš bija apsolījis, ka viņš taisīs. Un viņš man atsūtīja, un tas bija dusmīgs. Viņš man atsūtīja ziņu, tur kaut ko, bet man sanāk līdz sabats būs. Acīm redzot, viņš ir ebrejs. Man būs līdz sabats, un es nepaspēšu, tāpēc labāk neuzņemšos šīs saistības. Tas bija no vienas puses, man likās tikai absurdi, ka mans miekli nāca par to, ka viņam tas sabats ir. Bet tagad jau šajā sarunā īstenībā jāsaka, ka viņam vienkārši ir taisnības ticamāk. Viņš arī saka, ka viņš nepaspēs, viņš nevēlas to spriedzi likt virsū, viņš rezervēs laiku, un es domāju, ka ilgtermiņā tas noteikti būs prātīgi. Šeit arī autors pasaka, ka garlaicība ir labākā zāles pret depresiju. Jā, tieši tā, jā. Un nekā nedarīšana ir tas... Vēl kas noved cilvēks, teiksim tā, pēc autora domām pie sliktuma, viņš definē, ka ir tādas divas potences. Ir pozitīvā potence, tā ir potence kaut ko darīt, un ir tad negatīvā potence. Un tā ir potence nedarīt, ja pateikt nē. Un to nevajag jaukt ar impotenci, kad ir nespēja darīt. Un šo arī es pārdomājot uz sevi, kad dažreiz tu pat netiec līdz tai nē, tu pat proaktīvi sāc kaut ko ierosināt. Kaut gan ne tev to vajag, tu vispār aiz tā, ka tev gribētos būt lietderīgam vai tā kā nozīmīgam, un tu sāc pieteikties darbiem, kuri līdz šim nebija, un tev viņi nav vajadzīgi, un tu tikai krauj sev vēl virsū, bet ar domu, ka tas labi palīdzēt kādam. Un tas ir par to mākslu pateikt nē, kad tev nāk ar kārtējo jautājumu, varbūt vari. Stop, nē, un nevis justies. Kas ir galvenais ar to? Nejusties slikti par to, jo bieži vien mēs jau, kad atsakam, mēs tad jūtamies slikti, jo vai man grūti? Vai man grūti bija palīdzēt, vai man grūti bija kaut ko izdarīt? Tehniski, tā nav. Bet tad, kad tu sēdi pie datora, jau montē kuru stundu, un tad tev jau rokas tulīt nejūt. Ceturtais citramons iet iekšā jau. Un tad, un to pat nevis tā, ka nenovērtēs, bet ja mēs runājam par individu, par sevi, kuram ir tev ir arī jāgūst gandarījums no tā, ko tu dari un priekš kam tu to dari, un tad šī te potence pateikt nē, es domāju, un arī ko uzsver autors, kad ja nebūtu šīs negatīvās potences, tas novestu pie navējošās hiperaktivitātes. Ja nebūtu negatīvās potences, tas novestu pie navējošās hiperaktivitātes. Un tā tas ir, ja tu neproti pateikt nē, tu tikai krauj sev virsū, beigās, kas sanāk, tu izdes, tev ir depresija un beigās tev ir slimības, un tad ar to arī beidzās. Un spēja pateikt nē, kā tev ir ar šādu izklaidi? Man personīgi. Tieši šajā brīdī, kā es iepriekš arī minēju, lasot, es esmu paņēmis milzu darbu kalnus. Labā ziņa, ka tieši tajā satura veidošanas līnijā sistēmas ir izveidojušās un viņas pašlaik iztur stresa testu.
Jo es pašlaik ir lietas, kurām man vajadzēja pateikt nē, noteikti. Bet, kā es skatos, šī nē pateikšana, tas atkal ir jautājums par kaut kurā fāzē tu atrodies. Tāpat kā iepriekš par to spoguļošanu, kur mēs jaunībā, bērnībā skatāmies, ko no mums vēlās sabiedrība. Es domāju, līdz tam nē, tas nē ir jānopelna. Un varbūt tas ir tieši tā, es runāju tieši kā tas pozitīvais cilvēks, ka tā spēja teikt nē ir jānopelna. Jo arī manā pieredzē ir bijušas daudzas reizes, kad es pasaku jā, kad varbūt vajadzētu teikt nē tīri priekš manas kaut kādas labsajūtas. Bet beigās tā jāteikšana ir nākusi par labu. Viņa ir atnesusi rezultātus, kurus es nevarēju paredzēt, kurus es nevarēju prognozēt. Es runāju kā pilnīgs pozitīvais cilvēks pašlaik sabiedrības piesteiz. Un vienkārši tas atver iespējas, kuras tev līdz tam nebūtu bijušas un kuras tev pēc tam ilgtermiņā ļauj sākt teikt lietām nē. Jo, teiksim, atkal tev kaut kā 20 gadiņi, tu kaut ko darbojies kaut kādās lietās, tev tās iespējas nemaz nav tik daudz. Un varbūt tās ir jādala, kur ir tev dod iespējas, kur ir jāsaka jā, un tad ir kaut kādas stulbi vienkārši atvainošas, kā no viesmīlība, piemēram, pa viesmīlību strādāju savā laikā, tev prasa mājiņu paņemt. Nē, protams, ka nē. Tā nav iespēja. Ne tev vajag to stundas līkumu, ne tev vajag to teisu, nav vienkārši atpūties labāk, tev jau murgos rādās, kad tev visu laiku ir zapara, tu visu laiku kaut ko kavē, reāli sapņos atrodoties. Tad saki nē, bet ja runa ir par kaut kādām iespējām, kas ir bišķiņ plašākas, kuras var atvērt apvāršņus, reizēm vajag paciest. Okay, tas ir par apzinātu izvērtēšanu, tas ir nedaudz savādākiem, bet mēs runājam jau tādā, ja mēs runājam par to riteni, kurā visi griežās, un tad, ja tev vēl met virsū, tad droši vien, kad ir vērts izvērtēt, bet ir jāizvērtē. Un šeit ir tas, kad nereaģēt uzreiz, tev tomēr ir jāreflektē, kā tu jūties tajā mirklī, savu plānu atcerēties, nevis aiz labas, tās savas sirds, jā, vai labas vēlmes vienkārši, un it īpaši neērti atteikt, tad tu to gan kraujot sev virsū, ne pie kā laba nenonāk. Tas arī specifisks cilvēku tips, ar kuriem ir īpaši grūti pateikt nē, tad viņi vēl sagaida, kāpēc, ka viņi visiem ir teikuši jā, ka tāpēc viņiem visi arī pēc tam teiks jā, un tā beigās nav. Tā nav, tieši tā, un tad viņi ir vīlušies, ka es esmu labs cilvēks un nekā citi sliktie. Nē, tu vienkārši vajadzēja teikt nē. Esi mazliet varbūt tās patmīlīgāks. Padomā par sevi mazliet vairāk. Protams, viss ir robežās, viss balansā, bet negaidi no citiem to, ko tu dari pats automātiski. Lūk, tu man apbeidināji, jo es tieši uz to ceru, bet labi. Es pārdzīvošu. Nemaz baigi negribējās. Kādi ir risinājumi? Kādus ir risinājumus lēnām piešķir mums grāmatas autors? Viens, ko arī min kā Ničes citātu, ir, ka vispār ir 3 lietas. Ir jāiemācās skatīties, redzēt, domāt, runāt un rakstīt. Tas no Ničes, ja? Tas no Ničes, jā. Un sāksim ar skatīties, jeb redzēt, un šeit tiek definēta dziļā uzmanība. Dziļo uzmanību viņš raksturo kā ilgu un lēnu skatienu, ka tas māca pacietību. Un tad, kad es izlasīju šo grāmatu, man šīs baigi iekrita acī, un es vēl parunāju ar psiholoģijas vienu speciālistu, un tad man paskaidroja, ka ir nevis vienkārši tu kaut kur skaties, bet tev jāskatās tālumā. Tev jāskatās pēc iespējas tālāk. Būtiski kā ar vizuālo lauku? Jā, fiziski horizontā. Un man mašīnā stāvēja krēsls. Es braucu no sākuma uz mežu. Tur bija tāds izcirtums. Es sēdēju izcirtuma sākumā un skatījos tālumā. Tas bija mans tas meditatīvais relaks, kā es... Nomierināšanās funkcija bija. Jā, es to apzināti darīju, es zināju, es braucu... Fokusēti skaties tālā punktā un koncentrējies uz viņu, jā? Uz priekšu. Šobrīd es esmu to modificējis lauki. Laukos es sēžu un skatos, man ir lauki apkārt un man ir tagad horizonts daudz tālāk, un es sēžu un es to zinu, ka es to darīšu. Vēl es vēroju zvaigznes, bet tas nedaudz savādāk. Bet tieši
šeit tiek apvienots tā garlaicība, ka nekas jau nenotiek. Tu sēdi, tur ir fons, tas ir kaut kas, un viņš bieži vien ir tāds diezgan izplūdes, un tad tu koncentrējies vienā, bet tāpat laikā tev nav nekādu kairinājumu. Tev nekas nenovērš tavu uzmanību, un tu esi pilnībā uzmanības, redzes tunelī, un tu koncentrējies. Un tas, manuprāt, izcili palīdz sevi savākt pēc tādām spraigām nedēļām, kur bija viss kaut kas notika. Un tad tu esi šeit viens ar sevi un ar šo garlaicību un ar šo padziļināto skatienu kaut kur ļoti, ļoti tālu. Vai arī katru dienu no rīta. Ar šo rekomendēju pirms meditācijas. Principā varbūt tās to darīja ilgāk, bet, teiksim, pirms tu sāc meditēt, tu kādu minūti, 2 arī nesāc uzreiz taisīt ciet, tu vienkārši skaties tajā punktā, un tad tev tas prāts sāk nomierināties, sāk pazust liekais troksnis, un tad tur vietā atsiet. Ja tu aizvērsi viņas ciet un sāk uzreiz meditēt, varbūt tā, ka tu aiztaisi acis, un tur kā tu meditē, bet tu viss šaudās tāpatās. Jā, bet jā. Šis ir, es zinu, kad kā meditācija skatās no sākuma tā kā liesmā zvaigznes, liesmā sveces. Jā, un tad tas arī padara, bet tieši šī vērošana mierīga, pat nevar pateikt, ka tā ir ar tādu kaut kādu apziņu, tev ir tieši tā, tu mākslīgi mēģini sevi sabremzēt un atbrīvot radot, iespējams, tukšumu galvā, lai tā kā tu saki, ka viss virmo, lai tas izvirmo ārā. Un cilvēks, kurš dzīvo pilsētā, viņam vispār nav opcija pa lielam šādas. Svece? Svece, jā. Bet, ja runā... Jā, mums ir jāņem vienkārši labākais. Opcija tāda, protams, jābrauc kaut kur speciāli, bet ir jāņem tuvākais, ar ko mēs varam paņemt. Ņemam sveci, skatāmies stūrī. Bet, ja tā doma par to, ka pilsēta vienkārši kā tāda ir nedabīga, un kā bija grāmatā, atzomotos no planētas un skatītos uz cilvēkiem, kas ir pārvākušies dzīvot kaut kādās pilsētās, tos to varētu skatīties kā uz evolūcijas posmu tādu, kur mēs vairāk līdzinamies kaut kādam citai fāzei, ka mēs vairs neesam tas homo sapiens parastais, vai mēs vairāk esam barbars vai pētiķis, vairs nevar saprast, bet tā vai skudra pūznī. Bet pilsētā nomierināties grūti ir. Jā. Bet šeit ir tas lielais arī, kā daudzi saka, ka jāiet atpakaļ pie dabas, pie vērtībām. Tāpat laikā lielākās infrastruktūras tiek ieguldīts tieši pilsētā, centrā, jo tur vienkārši viss fiziski dārgāk. Un tāpat laikā arī pie mums tendence, kad visi grib izbraukt. Labi, viņi nebrauc ārā, viņi negrib nekādus laukus, viņi grib Mārupi, kur ir gan mežs, gan kafejnīca. Kur ir gan mežs, gan kafejnīca, un ir tas taustas zemes gabaliņš, kur tu tad var iziet, un tad tur meditatīvā skatīšanās ne uz vienu pusi tur nesanāk, bet vienalga tas ir tāda slēptā vēlme, manuprāt, tomēr atgriezties pie dabas, lai būtu tajā mierā. Viņi apzinās, ka ja viņš izies un vismaz viņam būs 2 koki un kaut kāds putns atlidos, tas, man liekas, cilvēkam rada tādu iekšējo prieku un mieru, nekā viņš aizies pilsētā iedzert kokteili. Protams, pat viens koks pieskaries viņam, apgulies uz zemes un skaties tajā kokā, un tas būs labāk nekā pilsētas fauna. Un šeit ir tāds termins kontemplācija, kas tiek raksturots kā dziļš, ilgstošs, apzināts domāšanas un vērošanas process. Un tas, ko es zinu, kā dzīve ir, tu no vienas puses saproti, kad kaut kas jādara, un tad tu to centies darīt, bet gala iznākums ir tāds, pieņemsim šobrīd atbrauc uz laukiem, tur ir augsts, vējš pūš, tātad sēdēšana nebūs, vai ļoti īsa. Tad vairāk staigāšana, un tad labi, tur ir plašumi, kur staigāt, atkal tie ir,
tu visu laiku meklē to veidu, kā piepildīt sevi vai nomierināt sevi tieši palīdzot dabas, palīdzot, ka daba tev palīdz to izdarīt. Bet apzināts domāšanas un vērošanas process, tas savukārt vairāk, cik es saprotu, ir attiecināms uz tādu ikdienu, ka vai mēs tiešām saprotam, ko mēs darām un kas mums apkārt notiek. Kāpēc mēs darām vispār? Kas notiek? Kontemplācija, man liekas, ir mūsdienu sabiedrības antonīms. Tas ir pretējs nozīmes vārds. Jo viss notiek ātri, viss ir jābūt hukam, visam jābūt ātri, jābūt virsrakstam, kurš ir ļoti kontroversiāls un izraisīs spraigas emocijas. Burtiski noteikumu cikls ir pa dienām mērāms, pa nedēļām. Vai kāda interesē, ka Trump mēģināja nošaut, vai ka Čērlis Kirks tika nošauts. Tas viss jau sen ir aizpildējis projām. Tas ātrums ir pilnīgi nedabīgs. Un kontemplācija absolūtam vairākumam vienkārši nav. Kā kontemplēt jautājums? Nekas jauns nav jāizdomā. Arī visi, bet lielākā daļa filozofi domā, ja ne visi, viņi ir lieli tās pašas dabas un pastaigi vienkārši atbalstītāji. Ej pastaigājies dabā, bez austiņām, un tu būsi spiests kontemplēt, jo tur atkal pieslēgsies jau tā garlaicība klāt. Un kaut kur tur tās domas virmos no sākuma būs līdzīgi kā skrienot, kad varbūt no sākuma ir grūti, kaut kāds pirmais kilometrs ir to, kad laika neskrējis, bet jau tas ķermenis pierod. Viņš pieņem apstākļus, mēs tagad skrienam, mums tagad ir jādara, mēs tagad pastaigājamies, tagad mēs varam nokļūt pie sevis savā prātā šeit un tagad domāt par lietām. Un kā kontemplēt, tas ir tātad šīs pastaigas. Tāpat skriešana arī palīdz, bet tā skriešana bišķiņ jau ir, lai pastaigas būs labāks domāšanai. Un tad, protams, ir rakstīt journalings, dienas grāmatas. Tas, man liekas, tas ir vislabākais veids. Aiziet pastaigā un tad nāc rakst, vai otrādā, kā vēlies. Jo tu strukturē. Jo rakstīšana pat par sevi tā ir domas strukturēšana. Ka rakstīt ir burtiski domāt. Un mums liekas, ka mēs noklausāmies kaut kādu podkāstu, mēs esam baigi gudrie, jo mēs tagad tās idejas dzirdējām. Tagad tā ir mana ideja, es esmu Nīčs principā, vai Petersons vai vēl kaut kas. Tā nav. Bet te, kad mēs rakstam, kad mēs sākam pārdomāt, ko mēs uz tās lapas liekam, tā ir domāšana. Un tā ir kontemplācija. Tas jau ir tie nākamie pēc, kad mēs varam dziļi nokoncentrēties uz kaut ko, jau ar skatienu, tad mēs varam sākt domāt, un tad mēs varam sākt rakstīt. Neapšaubām, ka visi man daļdarbi, kas ir vērojami, vai ne visi, vai gandrīz visi, ir tieši tas ir rakstīšanas process, lai nomierinātu sevi, nevis, kad tas ir tā kā rakstīšanas process, lai kaut ko sasniegtu. Jā, to arī izlaid ārā. To, kas tev iekšā mutuļo un virmo, tu izlaid ārā. Vakar kā tas varbūt nebija rakstīšanas process, tas bija redzēju fragmentu, bet tas vienkārši tā doma tāpat. Redzēju fragmentu, kur valsts policija meklē kaut kādu pensionāru. Jā. Pēc bildēm izstāsta, kad vairākas bildes izstāsta, ka būs zagus veikalā. Tur palīdzēt atrast Ludzā. Tā izstāsta sirmu galvu. Es nezinu, ko viņi darīja, bet es domāju, ka jau kaut ko zaga veikalā, iespējams ēdienu, šajā pašreizajā situācijā. Un es vienkārši nevaru, man vajadzēja uztaisīt to video, man vajadzēja izlaist ārā. Ja viņi būtu turējis iekšā, es būtu nokārs sev visu dienu, tur viss pilns ar uzdevumiem, es domātu par to, cik ļoti man tas viss tā un šitā nepatīk, un cik tas būtu negatīvs atkal, nepareizs sabiedrības loceklis. Un to video uztaisot un palaižot visu, tu palaid vaļā. Un tas pats ar rakstīšanu ir. Tajā brīdī, kad tu esi uzrakstījis, tu jau esi izdarījis pusi no darba, ja ne vairāk. Ļaujot tam nemieram iznākt uz papīra. Jā, šie nemieri un šī vēlme reflektēt, un bieži vien tūlītēji reflektēt, tad atkal autors min Nīčes frāzu, ka satraukumiem nekad nebija tik daudz teikšanas kā tagad. Kad pārāk daudz, tas ir jautājums, vai mēs esam pārāk daudz, katrs sev ir paņēmuši to, ko mēs nesam, vai tomēr mēs piešķiram maznozīmīgiem notikumiem to vērtību, kur tie patiesībā nenes. Es domāju, ka mēs esam sasnieguši kā sabiedrība, pateicoties tiem milžiem, uz kuru pleciem mēs stāvam, sasnieguši tādu komforta līmeni, ka mums vairs nav jāuztraucās par vienkārši izdzīvošanas jautājumiem. Ja tev ir jāizdzīvo, ja tev vienkārši vajag atrast maltīti šai dienai, tev nav nekāda cita jautājuma. Tev ir viens mērķis, viss ir ļoti skaidrs. Tev pilnīgi neinteresē, ko par tevi domā. Tu ies maksimāli, paņems nozags to sviestu paciņu vai ko tev vajag, tu gribi ēst. Tev visi eksistenciāli jautājumi ir atrisināti. Mums, manuprāt, varbūt tā nav, bet manuprāt, mūsu dzīves līmenis vienkārši ir tik ērts,
ka mēs radām tiešām problēmas, kur problēma nav. Mēs kā cilvēks, kā dzīvnieks esam tagad tajā komforta līmenī, bet mums viss prāta uzbūve, visi ir vēl 100 000, 200 000, 300 000 gadu atpakaļ, kad mēs bijām kaut kādā savannā, kad uz katru stūri draudēja briesmas, un tagad mums varbūt nav čūska, gepards, sabertooth tigers, zobenzobu tīģeris. Tagad tās smadzenes nav sapratuši, ka mēs esam drošībā. Un viņas meklē visu laiku kaut kādas lietas, kas mūs apdraud. Un mēs reāli radām situācijas, kur situācija nav. Un tas vienkārši ir kaut kāds maladaptīvs un slikti pielāgojusies evolūcijas forma. Kaut ko mēs evolūcionējam kaut kādā bišķi nepareizā virzienā. Un, protams, tas, kā mēs virzam un veidojam sabiedrību, tas tam nepalīdz vispār. Un mēs vēl esam principā šai trauksmē, gudri cilvēki sapratuši, ka trauksme ir super motivators, super klikšķu avots, ienākuma avots. Vienkārši tas ir pārvērsts par tādu ieroci, kurš tiek izmantots pret mums, un mēs arī uz viņu pavelkamies, jo mēs esam dzīvnieciņi, kuri domā, ka mums uzbrūk vienkārši. Par problēmām, kuras reāli, tiešām mums īstas problēmas, cik mums daudz ir īstās problēmas, nav viņas. Ir tā, ka tas atkal citā grāmatā bija ierosinājums, kā likt nedaudz smadzenēm, atpūsties vai restartēties. Restartēties būs īstais vārds. Tātad eksperiments ierosinājums. Es šo uztaisīju. Tu esi mājās viens pats. Tu no rīta pamosties, nav telefons, televizors, mūzika, grāmatas, nekas no tā informatīvā nav, tu vari ēst. Un viss. Pa lielam sev pēc tam jātur, lai skatītos pa logu, jo pa logu tad skatīties ir baigi interesanti. Un uz vakaru paliek tā, ka jau arī nagla iedzīta sienā arī paliek diezgan interesanti izklaide. Bet tu paliec, un tad tu aizēji gulēt. Tad vesela diena, kad tev smadzenes ir pieraduši, ka tu vienkārši sēdi mājās. Vienkārši neko. Tas ir pilnīgi neaptveram prātam. Skaties griestos un visu, un tu neko nevar. Tu nevar runāt. Pa logu skatīties, tā jau krāpšanās principā. Jā, tā ir krāpšanās, tāpēc, ka tā ir izklaide. Uz dienas vidu tā ir izklaide. Un veselu dienu tu pavadi bez jebkādiem kairinājumiem. Un tad no rīta tu pamosties un tu fiziski jūti, ka tev bišķiņ kaut kas tomēr tur jau ir tā kā sagriezies. Tas ir 100% efektīvi, tas 100%, kas strādā, bet tāda sajūta man piedāvāt noskriet maratonu vai bez gatavošanās, vai to vienu dienu pavadīt, man liekas, es maratonu izvēlētos. Un tas ir cik ļoti esmu šīs sabiedrības auglis. Ir pilnīgi skaidrs, ka tas būtu ļoti noderīgi, ļoti vajadzīgi. Es domāju, tā ir biznesa ideja vienkārši. Vienkārši izīrēt vietu, kur cilvēks tev samaksā 200 eiro, tu viņu ieslēdz iekšā, un tas ir viss, un viņš tev paldies sāk. Ir jau vecās prakses, kur mūki iet iekšā. Tas jau tas pats mūku stāsts arī ir. Jā. Tas ir. Viņš iet tumsā un viņš sēž tur arī, bet šo var izmēģināt lielākā daļa savās mājās. Kāds kaut kur aizbrauc, jūs zināt, ka jūs paliekat telefonu, jūs nolikat, jūs neskatāt, jums nav neviena no šī nekāda kairinājuma smadzenēm. Vienkārši pavadat dienu. Cik grūti 12 stundas neko nedarīt. Vienkārši neko nedarīt. Tas tā kā tik ekstrēmi izklausās. Es saku, es mēģināju, man patīk, un tāpēc man patīk, bet es iesaku to padarīt. Un šīs grāmatas kontekstā es domāju, ka šis ir viens no tādiem eksperimentiem, kas iet kopā ar dziļo skatīšanos, ar pārdomām par to, vai ir vērts uzņemties daudz pa daudz, un vai ir vērts dzīt sevi visu laiku uz priekšu ar kaut kādām viltus ambīcijām, jo gala iznākums jau, kad ja tu esi noguris, vēl jo vairāk, ja tu esi izdedzis, tad es domāju, ka pirmkārt tev pat, ja tu sasniegs to kaut kādu savu to mērķi, tev pat pa viņu nebūs vairs nekāda gandarījuma. Jā, tā ir tā nelēma. Tā ir tā nelēma, ka mēs dzenies un nav.
tu nokļūsi, kur tu gribēji, tu pat vairs neuzķer to brīdi, ka tu esi sasniedzis to, ko tu vēlējies, un ka tavu kaut kāda iepriekšējā versija par to būtu absolūtā sajūsmā. Tu pat vairs to nejūti. Tu vienkārši esi konstantā trauksmes stāvoklī, domājot par nākamo lietu un neko nenovērtējot. Es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem tā ir ļoti sajūta, ar ko viņi var asociēties mierīgi. Nu, tad šeit es varu akcentēt, ka cilvēkiem vajadzētu nejaukt savu brīvību ar sevis arī kaut kādu nemitīgo piespiešanu kaut ko darīt. Tā kā, lai cilvēki nejauc brīvību ar sevis nodzīšanu kā zirgu. Jā, tā ir. Ir visam ir dzīvē mirkļi, un kaut kādā vajag padzīt sev kā zirgu, bet vajag saprast, ka ir jāapstājās arī. Kad zirgošana ir bišķiņ jāpaņem pauzi. Arī... Jo man liekas, paņemt vienu dienu, šādu te pieņemsim, tu esi ekstrēmists, pilnīgs galējais ekstrēmists, kurš tā katru nedēļu paņem vienu šādu dienu. Man neliekas, ka daudziem cilvēkiem vienkārši tas vispār ir iespējams. Vesels 12 stundas dabūt vienkārši. Es pat domāju, ka tur būs jautājums cits, kad cilvēks vērtēs šīs 12 stundas kā pazaudētas 12 stundas. Jā, noteikti. Es domāju, ka šī būtu lielāka problēma, ka tu to fiziski izdari, bet kad tava iekšējā balss visu laiku teiks, ka tu pazaudēji dienu. Iedomājies, ko tu vari izdarīt pa veselu dienu. Jā, tā jau ir internalizēta tā balss, kas tev saka, tā no tavām iekšām nāk ārā. Tā tiešām, viņi ir, kā viņi ir radusies tur. Un tas ir sabiedrības radīts, vecāku sabiedrība, reliģija, visas struktūras radīts vienkārši, jā. Un viņi tev neatstāja mierā. Ko tu gribētu nobeigumā pateikt mūsu skatītājiem un klausītājiem? Kārtējo reizi izskatās, ka vecajām grāmatām ir bijusi taisnība. Ievērojam to sabatu. Vismaz vienu dienu pamēģinam. Un es domāju, pamēģinam arī varbūt 2 stundas neko nedarīt. Kā ekstrēmisti. Un tad pielikt vēl 3. Es centīšos. Cenšaties arī jūs. Savukārt es ieteiktu doties pie dabas, atrast savu horizontu, kurā skatīties dziļi, skatīties ar apziņu un caur šo atrast sev mieru un jaunās idejas, jaunās iedvesmas un ar tām tad doties dzīvē. Paldies!